Labvakar! Vispirms, visiem sirsnīgs paldies, ka jūs esat šeit, ka jūs šodien atbalstat šo ieceri sasildīt ziemeļvēju. Kad laukā valda dziļa ziema, pūš augsts ziemeļs un staigā salas, tad aizsalas ciet mūsu lociņa rūtis. Aizsalas ciet un caur aizsalošu rūti mēs vairs neredzam laukā. Bet varbūt tur sniegā kaķītis mīņā nosalušas ķepiņas. Varbūt tur sunītis trīc. Viens pats un gaida, ka viņu kāds ielaidīs un sauks par savu draugu. Varbūt kāds noguris ceļu gājējs jau pacienā ar karstu tēju. Tad bērni pieskrien pie lociņa, vismaz mēs bērnībā tā darījām. Uzpūtām lociņam savu silto elpu, ar siltiem pirkstiņiem atkausējām mazu spraudziņu un ieraudzījām, oi, reku putniņš jāpabaro, reku kaķītis jāpasauc sasildīties. Bet tad, kad cilvēki kļūst vienaldzīgi pret otra sāpēm, bēdām, tad aizsals ciet debestiņa. Aizsals ciet tāpat kā mūsu lociņš ziemā. Un Dieviņš skatās un nevar redzēt, kas tad īsti mums kaiš. Kāpēc mēs viens otru rudenis tumsā un augstumā, puteņos un vētrās esam pazaudējuši. Bet mums taču katram ir jābūt mazai svecītei krūtīs, ko mēs aizdedzām, lai viens otru nepazaudētu ne tikai tumsā un dubļos, bet lai viens otru nepazaudētu arī laikā un tālumā. Un tad Dieviņam mums kļūst ļoti žēl. Viņš uzpūš debestiņai savu silto dvašu. Atkausē ar savu gaišo roku debesīs maz caurumiņu spraudziņu, tā kā saulgriež saulīti, un ierauga mūs visus, kuriem ir augsti, visus, kuriem gribas ēst. Un Dieviņš redz, kas tas ir, kas mums visvairāk vajadzīgs. Drēbes mums visiem mukurā. Vai kāds drēbes tagad var dabūt? Pliki neviens nestaigā. Maizīte, paldies Dievam, uz galda ir, bādu nemirstam. Bet kāpēc ir tādas reizes, kad mēs jūtamies kā nepēduši, kā nosaluši? Tas ir tad, kad mums pietrūcis mīlestības. Un tāpēc visgarākajā un vistumšākajā naktī, Ziemassvētku naktī, Dieviņš sūta mums visiem uz zemi mīlestību. Atver savu sirsniņu, ielaid tajā mīlestību. Un tu redzēsi, kļūst gaišāk tev pašam, kļūst gaišāk taviem mīļajiem un kļūst gaišāk mums visiem mūsu mazajā ziemeļu zemītē, kura garu un grūtu ceļu iet līdz pirmajai adventes svecītei. Bet tad, kad mēs esam aizgājuši un iededzam to, tad mums liekas, ka līdz ar sniega baltumu atnāk gaišums arī mūsu dvēselē. Jau rīt mēs iedegsim 2 svecītes adventas vainagā. Un es gribu aicināt, lai to pirmo, to mēs iededzām par visiem mums pašiem. To otro mēs šovakar iedegsim par mūsu mazajiem brāļiem un māsiņām, mūsu mīļajiem draugiem, kurus mēs pieredzinām un par kuriem esam atbildīgi. Par tiem, kas mūs iepriecina un nomierina, par tiem, kas mūs pieglauž arī tad, kad mēs esam dusmīgi, par tiem, kuri aizmirst visus pāri darījumus. Un tāpēc tur laukā ir tāda ziedojuma kastīte.
Es lūdzu visus tur, cik nu katrs var, dāvāt savu daļu tiem, kuriem pēkšņi vairs izrādās nebija māju, nebija saimnieku, nebija mīļā drauga, kuram pieklausties. Protams, ar to latiņu jau mēs viņu sirsniņu nesasildīsim, bet mēs sasildīsim vismaz viņa dzīvi, lai tā kļūst mazdrusciņ labāk. Svētdienas rīts, caurspīdīgs šorīt. Caurspīdīgs kā porcelāna tasīte vecmāmiņas kāzas servīzē. Saule, kā apstulbējusi zelta maliņa. Zemei pāri, salnas galdauts, baltiem mežģīņu galiem. Koki, kā sudraba galda rīki. Eglis kā advents sveces un čiekuri, svētrīta zvana, uz sliekšņa stāv bērnība mana. Es arī stāvu uz sliekšņa visu šodien tā saposts, kā dārgus ciemiņus gaidot. Es arī stāvu uz sliekšņa un tālākiem baidos, rokas gribas nomaskāt, tēvreiz noskaitīt, un tad doties pie galda klātā tā viegli, uz pirkstu galiem, lai paliek taciņa nenopratā. Ne zariņa, nenolauž šai trauslajā rītā, kad dūmi un lūgšanas debesīs tiecas, kājas uz sliekšņa ceļos liecas. Dvēsele bijībā rokas saliek, pie zemes krūtīm, kā sudraba rotu es sevi jūtu, ne zariņa nenolaužot, es esmu jau sudrabota.
Ceturtā tūre. Tas ir arī rūķu laiks, un visi jau noteikti zina, ka rūķi tieši ir tie, kuri nodod visas svarīgās vēstis Ziemassvētku vecītim. Ziemassvētku vecītis pieraksta visus mūsu labos darbus, kas pa gadu gadījušies, un visus mūsu nedarbus. Un tādi ir ne tikai bērniem, bet arī lielajiem. Un jo lielāk mēs augam, jo lielāk nedarbu. Un tad Ziemassvētku vecītis izlasa sarakstus un zina, kurš ir pelnījis dāvanu, kurš pelnījis žagarus. Nu, un rūķi, protams, noklausās to visu, visa gada garumā, tāpēc mums ir ļoti vērīgi un uzmanīgi ar nedarbiem, lai Ziemassvētku vecītim netiek tas saraksts garāks par labajiem darbiem. Kas tev ir? Skapīti čaminās, kas tur apilni grabinās, varbūt, kad raizkulis pelītis, spēlēja, kad ķīti spēlītis, kas tur vēriņas dipina, kas tur zem doltiņas dipina, cici kā uz pikstu galviņiem, izstartā maliņu maliņas, Čučumojušas rūķi. Kurš vēl atceras čučumojušas rūķus? Čučumojušas rūķis Taustiņš šodien ir garajās biksēs, bet rūķis apur galvā. Tas nozīmē, ka viņš pa pusē uzvedīsies kā bērnu uzveds. Un kā bērnu uzveds?
Labi. Un pa pusei kā pieaudzis cilvēks. Tā viņam šodien ir. Nu, un kas te bija? Kiki! Nāc. Tev jau gaida, nāc. Labvakar. Nedaudz, kad tu nāc ar mazām jāaplaudē. Krustmāmiņa, zini, es tagad esmu nobriedis līdz ar visiem citiem, sāk riktīgi dancot. Nu, Rūģīt, Kiki, mēs gan te redzējām jau dancotājs, bet nu neviens nedancoja ar vienu kurvi. Vai ne? Tu taču esi kaut ko pazaudējis, ko? Kas tas ir? Kāja! To jūs redz, ka tā ir kāja. Bet kur zābaciņš? Kājā. Bet kur ir otrs? Tas jau ir otrs. Nu tā. Nu tad kur ir pirmais? Tur pat kur otrais. Nav viss. Nav viss. Ir? Nav. Nu? Nu, re. Pavisam nesen vēl bija. Nu, redz, kur tu biji? Nu, ļoti nesen. Ļoti nesen? Jā. Nu, tad te pameklē, kamēr dejotāji dejos, tikmēr te jums sameklēs apši. Nu, es varu dejot, es lekšu uz vienas kājas. Es varu tikpat augstu kā viņus divām. Rūģi, Kiki, nu es nezinu, nē, klaus Krustmāmu. Nē, Krustmāmu. Vispār klaus māmu, nu. Nu, labi, tad viņi tik daudz, lai viņi tagad paklausīs, ka viņi neklausīs. Jā, Krustmāmu, un tad mēs Nu, es atradu. kur ir? Kas? Zārts. Kabatā. Nu, kā? Ko tu stāsti? Nu, paskaties, ka ir. Nu, gan brīnums, zinu, vai kāpēc tas zābaciņu tu bāz kabatā? Nu, tāpēc, lai nepazūd. Ja būtu ieliks kabatā, varbūt pat pazūdis. Ļoti uzlūkšu kāju. Nu, labi. Nekutināsi. Nē, man nav laika, tad ņemt, kas ir kutināšana, nečau. Nu, labi. Vakarā kutināšana. Nē, man tomēr liekas, ka kutināsi. Nu, ka es tev saku, ka nē, nu, tu kā nav laika. Nē, kutināsi, es zinu, ka kutināsi. Redzi? Ko? Re? Paskaties. Nu, kas tur ir? Krustmāmiņa sen jau aizbrauc. Uz čurču mojušu. Tu tagad dari ko? Ko? Ko tu dari? Brauc prom un atkal nāc atpakaļ un man baidi un... Rūģi, Kiki, tagad lūdzu, ja? Es vien mirklīti rātnis, tagad mēs atkal paskatīsimies, kā dancotāji danco, un tu pamācies tos deju soļus. Jo tagad dancos tieši tavi draugi. Mazie dancotāji. Sarunāts? Jā. Sarunāts. Labi, gaidām mazo dancotāju! Pazuduši. Pazuduši, jā, pilnīgi pareizi. Redzi, Rūģīt, Kiki, ne tev vienam pazūd zābaciņu. Jā. Visiem pazuda. Visiem maziem dancotājiem. Kāpēc pārbaudīja? Rūģīt, Kiki, nē, tagad mums dziedās. Tagad mums dziedās viena mīļa, jauka meitenīte. Viņa dziedās divas dziesmas. Roķis un Pasmaidi. Loreta. Un mēs tagad kuldējam Loretā. Loreta.
Kiki! Nu, kur tu atkal esi? Kiki! Oi, klausies, Krustmāmiņ, es jau viens zābaki nepaspēju atrast. Nu? Jā, un tagad viņam atkal būs jādejo, bet šoreiz tas zābaks ir pazudis vislielākajam. Un es esmu tā noskrējies, un tu man tagad vēl liec skriet šiti. Es vispār vairs neko nevaru, es esmu pilnīgi izpūtis visu gaisu un palicis pa tukšu maisu. Wow. Ruģi, Kiki, nu tu jau nevarētu teikt dejotāji. Ne jau nu tur tuneli neko neesi Tu notācojis. jau nemaz neredzēji, ko es darīju. Ceries augšā, nu. Bet man tagad būtīgi vajag kaut ko uzēst. Nu, Kiki, tu atkal jocīgs paliki. Kas tev ir? Nu, tagad iet koncerts, pasākums iet. Nu, lai viņš iet, es paēdīšu un tad es arī iešu. Ruģi, Kiki, pasākumu laikā neviens kārtīgs rūts neēd. Es pasākumu laikā nebūšu kārtīgs un ēdīšu. Vienīgi kinoteātrī var ēst popkornus. Bet tie man negaršo. Bet koncertā nekā nevar ēst. Te man nekā nav. Man nekā nav viss. Es vairs nevaru izturēt. Tik traki nav. Pirmi trakāk vairs nevar būt. Ko es tagad varu tev palīdzēt? Tik neko. Nu, tā kā atskaties, kabatiņā varbūt tur kāda pānga aizķērusies. Kabatā? Jā. Man nav kabatu, tas ir svētku priekšauts. Kam tad daudz priekšauts vajadzīgs? Krosmāni, nu kaut ko izdomāju. It nekā nav, lūdzu. Zini, man ir. Es šodien satiku vienu mazu putniņu, un redzi, ko viņš man uzdāvināja. Aha! Tas gan ir mazs putniņš. Kas tad odējis, ko? Nu? Lakstīgali, jā. Ko tu gribi, lai es daru? Lakstīgali soko. Tu man varētu sakult to cukuru. Tagad? Tagad? Ja tikai tad, ja viss atļaus. Atļaus! Jā? Nu, māc pēc. Tev ir tā krūzīte, kur pirmīt teica, var iedot. Cukurs arī ir? Labi. Nu, Jā, labi. Palīdz ātri. Jā, redzi kā. Nu, tu palīdz tu. Kaut ko cietāku vajag es paturēšu. Uz malītes varbūt. Mikrofonu jau. Nu, ātrāk. Un tev neesam nekāds šķetpauris. Oi! Nu, redzi. Nu, cik cukuri? Tā, cik tur iet iekšā? Kā tas ir, cik iet iekšā? Es tik piebiešu, cik iet iekšā, tev es nevarēšu apmācīt. Nu? Nu, labi, tev vien karoti. Krustmāmiņ, es teicu karoti. Bet tā ir karote. Karote. Ļoti skaista koka karotīte, pie tam vēl ar zīmēju. Rokadarbs kārtīgs. Jā. Jā, tā ir kaut kāda skavāra, bet ne karote. Redz, kur ir karote? Es zināju, ka to sauc par pavārnīcu. Zupas kausiņš. Šauc kā gribi, bet tik tu. Nesanāks. Pavārnīca nelien cukuru traukā. Un tos cukuru trauks var taisīt tik maziņus. Pietiks ar 3 mazajām karotītēm. Nu, labi. Nu? Es skaitu tā. Viena. Cik karotītes bija? 3. Es skaidri redzēju, bija viena un viena. 3 nebija. Vispār, ja Kiki tiešām ir taisnība, karotīte ir tikai viena. Jā. Karotīte ir tikai viena, bet cukuru es 3 reizes. Tu varbūt vienu konfekti. Arī vari 3 reizes apēst. Kiki, es varu mierīgi 3 konfekts vienā reizi apēst. Parādi. Man nav tagad. Dabū kaut ko. Jā? Dabū. Taustiņ? Un tu kur tev teici? Uz veikalu. Es jau teicu.
Pa pusē tikai pieaudzis. Tev arī prātiņi nav ko. Kā te nav prātiņš, šī ir konfekšu nav. Tu mēdīs to lomu? Es ēdīšu. Vispār tā ola nebūs palikusi veca, ka tu tik ilgi ko. Tu nepaliksi vecs, ka tu tik gudri runā ko. Cukurs vēl nav izkus, un tagad visiem ir tevis dēļ jāgaida. Nevis manis, bet cukuru dēļ. Krustvoļi paklausies, bet vēderā taču arī var izskausēt to cukuru. Mānis pēc. No? Ej, nē, mums nav laika. Bet, ka tu pārote daudz labāk. Ej, vien paēd, bet kamēr tu dziedāsi, tikmēr mums Rūķītis Bambanciņš uzdziedās par kārumniekiem, kuri drīz nāks dancot. Par kārumniekiem, kuriem viņš jau Ziemassvētkiem gatavo konfekšu krājumus. Vai tu esi gatavs, Bambanciņ? Aizi! Salduvi, siempre tu vecīša maisām. Kas gan tos visus saldina, kas tos varam taisa. Atcakumi, biskviti, papeles un krautīgas pipartūkas. Ai, šokolādes tāpeles un lēdenes, ko sūkan. Un tāpat kā ziemās prieks, vajadzīgs ir vēderprieks. Dzeru, 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 dzeru,
mazā gaismiņā kāds kolvē man pie rūts. Maz putniņš, sarkan krūtīts man karoziņi lūdz. Kad sēžos es pie azaina, man kaķīts glaužas klāt. Vai man neaizmirsīsi, tu šorīt pacenā? Man bērniņš pieklauž galviņu un lūdz, lai samīļo. Lūdz izslāpus puķīti, lai padzirdina to. Un katru baltu dieniņu kāds savu bēdu nes pie sirds. Man dieviņš pieklauvē, lai steidzos atvērt es. Ziemas svētki, no kādiem dāvināti, vai visu garo gadu tiek gaidīti un krāti. Vai visu garo gadu tiek gaidīti un krāti. Kur ziemas svētki dzīvo, lampiņās, kas mirgo, vai svecītais, kas plīvo, vai veikalā tos tirgo. Vai svecītais, kas plīvo, vai veikalā tos tirgo. No balta sniega, no zaļā eglezāra, no spoža nieka, no gaišu sveces stāra. No balta sniega, no zaļā eglezāra, no spoža nieka, no gaišu sveces stāra. Rūķu mīcēs, ar svētku eglēm slaidām, ar brīnumiem, kam ticam, un ļoti gaidām. Ar brīnumiem, kam ticam, un ļoti gaidām. Kad atnāk ziemas svētki, varam just un zināt, kad katru mīļu sirdi mums gribas iepriecināt. Kad katru mīļu sirdi mums gribas iepriecināt. Ar baltu sniegu, ar zaļu eglezāru, ar spožu lieku, ar gaišu sveces stāru. Ar baltu sniegu, ar zaļu eglezāru, ar spožu lieku, ar gaišu sveces stāru. Nē? Kiki, kur tu esi? Ai, nebaidies. Nāc, tev viss ir labi. Nāc, nebaidies. Kur tu esi? Nāc, nebaidies. Nu, baigās. Nāc. Pagaidi. Krūst māmiņ, es redzi, atradu kaķīti. Jā, un viņš bija pavisam viens un ļoti bēdīgs, un vēl viņam paskaties kājiņas sāp. Jā, un krūzmāmiņu paņemšu viņu pie sevis uz čuču mūžu. Bet, Rūģīt, Kiki, mums jau patiesībā, un tā nemaz nav čuču mūžas pasaka, mums patiesi ir
12 kaķi jau. Nu, krustmāmiņ, tad jau 13. arī būs vieta. Rūķīt, Kiki, bet vai tu zini, ka par visiem kaķīšiem tomēr ir arī jārūpējas? Nu jā, es jau rūpēšos, un Kika arī rūpēsies, un visi citi un to arī. Un es arī. Un kurš te to ielies to ūdentiņu un iepērs barību ļodiņā, ko? Vai tikai būs tie spēļu biedri? Taustiņš. Taustiņš ar mieru? Es ar mieru. Nu, redzi, ņemsies pie sevis, jā, krustmāmiņ. Paskat, nāc, koķīti, nebaidies, traucīt. Vai ne? Ko tad viņš tā viens pats ir palicis šajā pasaulē? Kāds mazs mīļums pūkājums. Rūķīt, Kiki, stāstīsim par mūsu kaķiem. Tā jau ir. Varbūt, ka viens draudziņš vēl arī mājās nemaz nebūtu tik traki. Jā, mums ir 3 kaķi paņemti no patvērsmes Ulubēle, čučumojušā. Mums ir 2 kaķi, kas izglābti no jocīgiem saimniekiem. Un mums ir vispārējie kaķi. Cik jau bija? 3 un 2, 5. Un lai būtu 12, tad ir vēl 7. 7 kaķi jau šodien vairs nebūtu šajā saulē, bet citos medību laukos, ja nebūtu nonākuši čučumojušas rūķīšu aprūpē. Un gan jau atradīsies vieta. Jā, vēl vienam. 2 kaķīši vēl ir pavisam maziņi, viņam vajag rotaļbiedru, vai ne? Viņš tas kaķis māk murrāt. Māk murrāt, jā? Tu es paklausīšos, kā viņš māk murrāt. Bet, Rūķīt, Kiki, tev arī jau laiks kļūt nopietnākam. Jā, esmu reizēm. Jā, un krustmāmiņ, tu zini, ko es tagad izdomāju? Es būšu dzīvnieku dakteris. Tagad visi bērni, ļoti daudz bērnu, kuriem ir bērndārs izlaidums, saka, ka viņi būšot dzīvnieku dakteri. Tas nozīmē, ka līdzjūtība mūsu sabiedrībā ir arvien vairāk un vairāk. Man tas ļoti priecē. Bet, ja tu būsi dzīvnieku dakteris, tu zini, ka tev būs ļoti daudz jāmācās, bet tevi jau gan pie mācīšanās ir grūti piedalīt. Krustmāmiņ, ja jau tik daudz grib būt par tiem dzīvnieku dakteriem, tad es varbūt būšu tomēr kaut kas cits, jā? Tāds, kuram mazāk jāmācās. Piemēram? Piemēram, skolotājs. Un skolotājiem nav jāmācās? Nē, bērni mācās. Ak tā! Bet, lai skolotājs zinātu, ko bērniem pajautāt, viņam taču arī pašam vispirms tas jāiemāca. Kāpēc bērni pateiks? Jā, tā viss nebūs, nē, Rūķīt, Kiki, nekas nesanāks. Zinu, tad es labāk būšu mežsargs. Un tev šķiet, ka mežsargam jau pilnīgi nekas nav jāzina? Kā nav jāzina? Es jau zinu ļoti daudz ko. Piemēram? Es zinu, ka mežsargs sargā mežu. Ko mežā arī zini? Jā, tur ir lielkoki, maziņi, tad rasni un dievi. Un ar lapām, un ar bezlapām. Pagaid, vismaz vienu koku nosauc mežsargi. Es zinu pašu galveno koku. Egle. Egli, un kāpēc egli? Kā, nebūtu eglis, nebūtu Ziemassvētku. Kur tad mēs to dāvanas liktu? Nav es tā. Man liekas, ka galvenais koks Latvijā ir liels, stiprs un to sauc Ozols. Tāpēc, ka uz 5 latnieka, jā? Nerūķīt, Kiki, tāpēc, ka liels, stiprs un ilgi dzīvo tāpat, kā mēs visi noteikti tā ilgi dzīvosim. Nekas nesanāks, tev arī par to mežsargu. Zini, tad es varētu būt prezidents. Vai vismaz ministru prezidents, tā vieta tagad tukša. Rūķīt, Kiki, ko tu tādu labu darīt, ja būtu ministra prezidents? Pastāst mums visiem. Tad es visiem suņiem, kaķiem sagādātu mājas.
Jā, darītu visu, lai visi bērni vienmēr būtu smaidīgi, un tad arī vecāki būtu smaidīgi. Nu, tad jau viss būtu kārtībā. Ai, Roģīt, Kiki, nu tad jau gan tu būtu labs ministru prezidents. Vēlēsiet viņu? Nu, jā. Nu, rīķīties. Nu ko, neaizmirsīsim. Ka mums tur ir tāda lādīte, un vēl būs viena dejiņa, un tad mēs jau būsim savus maciņus atvēruši, bet kā mēs jau pirms sirdis atvērsim. Balkaņķīti ir dzīvnāviņas, aizkrāstī tu pēdām.